Mēs atrodamies Ogres novada domē. Mēs izbraucam, dodamies uz Ukrainu. Karavīriem vadam transporta līdzekļus, 24 mašīnas kopā. Būt kopā ar viņiem. Šoreiz tāda īpaša transporta līdzekļa arī līdz. Jā, mums ir ātrās palīdzības 4x4, tieši tas, kas viņiem ir vajadzīgs frontē. Cik daudz? 7 gabals. Viena vēl remontējās, tā būs vēlāk. To, ko jūs darat, tas ir tāds īpašs darbs, bet vienmēr piesardzība ir arī svarīga. Un savā veidā arī tāda lūkšana. Tēvs, mēs tev pateicamies Jēzus vārdā par Egīlu un viņu komandu un lūdzos, ka tu visus šos vīrus un sievas svētītu, sargātu Jēzus Kristus vārdā, gan turp, gan atpakaļ, gan tiekoties ar tiem karavīriem, iedrošina, stiprina un paldies par šo svētīgo darbu. Āmen. Visiem instruktāžu pēdējām dodamies savā ritmā, mums ir kopējais čats. Ja gadījumā kādam nolaist riep vēl kaut ko, iemetat čatā, tuvākā mašīna dodas palīgā. Baigi svarīgi ir, ka, ja mēs pārvietojamies, telefons var būt, bet kā ieraudzīs, ka šāda grupa ir kopā vienā vietā, 100 punkti. Mēs bijām pagājušajā Slavjanskā mums blakus atlidoja Eskander raķeti, ieplēca pa māju. Šo uztaram nopietni. Slavjanskā mēs nepaliekam, Slavjansku bombardē ik pēc 2 stundām. Bet mēs viņā iebrauksim, noliksim puķis goda konsulam, 3 dēli, tur ir krituši, satiksimies ar goda konsulu, aprunāsimies un jūs brauksiet atpakaļ. Harkavu cauri, kā cilvēki šatā, pa centru nebraucam. Visu laiku ir nepārtraukti atlidojumi. Braucam par apceļu, blokpostus nebildējam, blokpostus nefotografējam, varbūt nopietnas problēmas. Paši sev var radīt. Un karavīrs arī ar viņu atļauju pajautājāt, tad var bildēt.